Labdien! Atsaucoties uz biedru lūgumu, ieviešam jaunu tradīciju Elsa Pro video ziņas. Tātad pirmkārt, ko esam paveikuši? Esam atrisinājuši daudzus biedru jautājumus, gan par kompensāciju, gan par karjeras izaugsmi, gan arī par taisnīgāku attieksmi darba vietā. Otrkārt, esam parakstījuši labvēlīgākus koplīgumu grozījumus darbiniekiem telekomunikāciju sektorā, kur tika ņemti vērā vairāki Elsa Pro mūsu biedru priekšlikumi. Treškārt, esam panākuši atbalstu Latgalē strādājošiem mūsu biedriem, un šeit īpaši vēlos pateikties Eiropa vadības komitejai, kur atsaucoties uz mūsu lūgumu 2. jūnijā pieņēma šādu rezolūciju. Šī rezolūcija ir unikāla, aktuāla, drosmīga, un šādi mēs arī atsaucamies mūsu premjerministra Andra Kulberga kunga aicinājumam stiprināt un atbalstīt Latgales reģionu, ir īpaši Latgalē strādājošos. Ceturtkārt, esam stiprinājuši starptautisko sadarbību un noslēguši sadarbības memorandu ar Ziemeļvalstu arotbiedrībām, konkrēti Norvēģijas arotbiedrību, par koplīgumu tradīciju stiprināšanu un par sociālā dialoga ietekmes vairošanu un arotbiedrību lomas stiprināšanu Latvijā kā Ziemeļvalstī.